No ieceres par nelielu kaimiņu satikšanos līdz svētkiem visai pilsētai. Tā īsos vārdos var raksturot pirmos Kalnu ielas svētkus Madonā, kas pateicoties pašu iedzīvotāju iniciatīvai, izvērtās par plaši apmeklētu kopienas notikumu ar svētku gājienu, garāžas izpārdošanu un ballīti noslēgumā. Un tas viss par godu Madonas pilsētas 100-gadēji. Ir prieks, ka mums ir aktīvi ielas cilvēki, kas izdomāja Madonas 100-gadēji par godu šos svētkus. Mēs piekritām. Un kāpēc gan ne? Satiekam savus kaimiņus, redzam pilsētas iedzīvotājus, kas mūs atbalsta, un iztīram savas garāžas. Gājiens vispār bija brīnišķīgs, tas bija kaut kas maģisks. Es vīram pagriezos un teicu, šis ir tā kā filmās. Man likās tāda sajūta, ka kur mēs esam nonākuši. Es skatos apkārt, visi baltā, baloni, lietussargi, orķestris spēlē, vienkārši skaisti. Augstākā vieta Madonā! Stāvēju, dziedāju. Ideja ir ideāla, vienkārši superīga, arī bija aizgājis līdz kaimiņiem, visi ir pozitīvi, visi priecīgi, visiem bērni ir sabraukuši, vienkārši laime pilnīga. Mēs piedalāmies ar tādu autozonu, lai cilvēki var apskatīties, kad arī mums apkārt ir Madonā un apkaimē skaisti auto. Un, lai viņus varētu cilvēki izbaudīt, ir sporta mašīnas, dažādas rallija mašīnas, drifta mašīnas, sēdinātos augstākas, zemākas, tā kā ir ko redzēt. Mazajiem noteikti patīk izklaide, apgleznot automašīnas, tā kā, kur vēl to varēs izdarīt tikai pie mums, tā kā, manuprāt, ir izdevies pasākums un vēl tikai viss sākas. Sākotnējā iecere gan bijusi vien izrotāt ielu un saaicināt kaimiņus uz tēju, lai sapazītos ciešāk, taču palaižot domu gaisā, tā izvērtusies par īstiem svētkiem visai pilsētai. Tad uzrunāju pirmos 3 Kalnu ielas iedzīvotājus, un iedzīvotāji bija tik atsaucīgi, kad apstāties vairs nevarēja. Un tā radās, sapušķojām ielu, likās, sapušķosim tikai ielu. Bet kā iela tik skaista, kā tu neiesi gājienā? Kā tu pēc tam kaut kā nepasēdēsi ar kaimiņiem? Vienkārši uz mūsu ielas dzīvo ļoti gudri, atsaucīgi, labi cilvēki. Ja mēs paskatāmies, gan žurnālists, gan jurists, gan vēl kaut kāds amats. Visi kaimiņi arī ļoti atsaucīgi bija, tāpēc jau vairs nevarēja apstāties. Ballītē bija visi. Jā, vakara vadītājs, muzikants, bārmenis, tā kā, kāpēc nerīkot? Visi ielas iedzīvotāji. Jā, superīgi. Un tiesa, tikai pašu spēkiem un pašu līdzekļiem gan sastādīti skaistie puķu podi, par kuru laistīšanu paldies pašvaldībai, gan visas aktivitātes, tostarp simboliskais tirdziņš. Principā viss, kas garāžā bija, tas arī šeit ir. Pirmo pārdevu to, ko nekad nebija domājis. Padomju laiku tāda lampa, ko kūtīs kāra, tāda ļoti smagnēja un to pirmo pārdevu. Un vēl zeķes ir pārdotas, sievas adītās, groziņu pārdevu, tā ka pirmie pirkumi jau ir. Vēl rīts tikai iesākas, bet jau pirmie pircēji bija, jau ragavas ir pārdotas, gaidām tālāk cilvēkus. Gājienā iesiet? Protams. Ballītē būsiet? Būsim. Bet kas ir tas, kas motivē tomēr arī šādā lietainā laikā piecelties, iet un būt? Kopības sajūta ar kaimiņiem. Tie ir tavi darbi? Jā. Tu esi nolēmis viņus tā kā parādīt vai arī kādam nopārdot? Pārdot. Pārdot? Tev jau ir kādi tavi darbi kādreiz arī pārdoti bijuši, vai šī ir pirmā reize? Pirmā reize. Ko tu saki vispār par šādiem svētkiem, par šādu iespēju? Man patīk ideja, ir ļoti forši. Tā vismaz mēs visi satiekamies, redzam, kurš kur dzīvo, kas ko dara. Bet biežāk vajadzētu katrai ielai savus svētkus. Kaut kādi savēl kaimiņus kopā saliedē. Plānojat iet arī gājienā un vakar ballītē piedalīties? Diez vai. Kas te grib tikai andelēt un naudu dabūt? Nē, andelēt, tev principā iet gandrīz pa brīvu. Kā saka, garāžas iztirgošanas varētu katru gadu taisīt, lai tikai tās aizaugušās mantas, kas sakrājas no mazbērniem un bērniem, lai viņas iet citiem bērniem un mazbērniem, kā labdarība. Priecēja tas, ka mamma bija izveidojusi ne tikai tirdziņu, bet arī savu gleznu izstādi. Un tad daudzi nāca un prasīja, cik šo gleznu var iegādāties. Bet tas ir viņas hobijs, un viņa tikai gribēja parādīt savu veikumu, kā viņai izdodas mācoties gleznot.
Vēl tikai jāpiebilst, ka pasākums noslēdzās ar sirsnīgu kopā sanākšanos Ballīti ielas iedzīvotājiem un jautājumu, vai Kalnielas svētki kļūs par tradīciju. Par to mēs padomāsim. Par to mēs domāsim, bet šobrīd atbilde tāda, varbūt katru gadu tas nenotiks. Jo tas, kas ir pa daudz, tas varbūt arī vairs nav tā esence, bet ik pa laikam, es domāju, noteikti. Šobrīd ir tāda tā kā eiforija, šobrīd viss liekas Ļoti labi. superīgi. Mums ir kopējs Kalna ielas čats, kurā es tikai lieliem burtiem uzrakstīju SOS, ja man vajag palīdzību. Un pagāja tieši 1 minūte, kad Džeki bija klāt un izpalīdzēja to, kas man bija jāizdara. Un tas tā silda sirdi, liekas, nekas nevar atsvērt šo. Man ir dziesma par sauli, kas atnesa tevi un pavasarī. Šeit ir riktīga māju sajūta. Te ir ļoti labi. Mēs esam laimīgi. Sandra Zariņa, Mareks Ēķis, Andris Milnis, RED TV.